Grindex ir vadošais farmaceitiskais uzņēmums Baltijas valstīs, kas atrodas Rīgā, Latvijā un darbojas kopš 1946. gada. Mūsu produkti tiek pārdoti visā pasaulē. Grindex produktu portfeli veiksmīgi veido oriģināli medikamenti, ģenēriskie medikamenti un aktīvās farmaceitiskās vielas, kas visi tiek ražoti ievērojot pasaules līmeņa drošības un kvalitātes prasības. Šodien Grindex grupa sastāv no akciju sabiedrības Grindex un tā meitas uzņēmumiem. Katra struktūra vienība sniedz ieguldījumu grupas attīstībā un ir neatņemama korporācijas daļa. Mēs piedāvājam savus medikamentus ar 2 zīmoliem – Grindex un Calcex, kas specializējas dažādos klientu segmentos. Grindex ražo un pārdod aktīvās vielas un gatavās zāļu formas, tabletes, kapsulas, mīkstās zāļu formas, šķidrās zāļu formas un sterilās zāļu formas. Akciju sabiedrība Calcex, kas atrodas Latvijā, specializējas ģenēriskajos medikamentos, galvenokārt slimnīcu segmentam. HBM Pharma Slovākijā specializējas galvenokārt aseptisko zāļu formu ražošanā. Tallinas farmaceitiskā rūpnīca Igaunijā ražo ziedes un veic cieto formu iepakošanu produktiem, kas saņemti no ražotnes Rīgā. Nama apsaimniekošanas projekti ir atbildīgi par Grindex nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Grindex atrodas Rīgā, Krustpils ielā 53 un Krustpils ielā 71. Lielākā daļa administrācijas, ražošanas un kvalitātes kontrolas procesa notiek Krustpils ielā 53. Savukārt Calcex un daļa administratīvo funkciju atrodas Krustpils ielā 71. Krustpils ielas 53 teritorija un procesi ir sadalīti vairākos korpusos. K18 kvalitātes kontrolas laboratorijas, K3 aktīvo vielu ražošanas nodaļa, K9 gatavo zāļu formu ražošanas nodaļa, K4, K6, K7 tehniskā nodrošinājuma nodaļas darbnīcas un materiāla noliktavas. Savukārt K17 notekūdeņu attīrīšana, kas apstrādā visus ražošanas notekūdeņus. Viesi un darbinieki var iekļūt teritorijā caur K1 vai K18 ieeju. Viesu iekļūšana teritorijā ir atļauta tikai ar autorizāciju un pavadošās personas klātbūtni. K10 transporta vārtiem no Rēncēnu ielas puses. Teritorijā atļautais braukšanas ātrums ir 10 km/h. Pārvietojoties pa teritoriju kājām vai ar transportu, jābūt uzmanīgiem, jo teritorijā pārvietojas dažāda tehnika. Jābūt uzmanīgiem, ejot gar ēku stūriem un nedrīkst stāvēt aiz lielajiem transportlīdzekļiem. Pārvietojieties uzmanīgi, nesteidzieties, lai nepakluptu vai nepaslīdētu. Rīcība Grindex teritorijā. Kas jādara? Reģistrējies un saņem caurlaidi. Piespraud caurlaidi redzamā vietā uz apģērba, esi kopā ar pavadošo personu, kas uzņēmies atbildību par viesi. Ievēro drošības zīmes un brīdinājumus, saņem apstiprinājumu darbību veikšanai. Izvairies no nevajadzīgas pārvietošanās pa teritoriju, mazgā rokas. Kas ir aizliegts? Fotografēšana, filmēšana un tālruņa izmantošana bez atļaujas ir stingri aizliegta. Aizliegts ienest ēdienus un dzērienus ražošanas vai darbnīcas zonās. Nedrīkst pārvietoties bez atļaujas un atvērt durvjus vai skapjus bez saskaņošanas. Nedrīkst novietot transportlīdzekļus pie ugunsdzēsības hidrantiem. Smēķēt un ēst drīkst tikai īpaši norādītās vietās. Alkohola lietošana Grindex telpās, kā arī darbs alkohola vai citu vielu ietekmē ir stingri aizliegts. Darbi ar atklātu liesmu vai metināšanu bez rakstiskas atļaujas ir aizliegti. Remontdarbs drīkst sākt tikai tad, kad telpas ir sagatavots attiecīgajiem darbiem un visi šķīdinātāji un vielas ir izvestas. Ražošanas zonu un laboratoriju apmeklēšana. Jāveic atbilstoši pārģērbšanās saskaņā ar instrukcijām. Jānoņem rotas lietas, rokas pulkstenis un citas lietas. Jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi, ja tas ir nepieciešams. Nedrīkst aiztikt iekārtas un to detaļas. Ārkārtas situācijas. Akciju sabiedrība Grindex ir paaugstināts bīstamības objekts, kur atsevišķās zonās iespējams bīstamo vielu noplūdes, ugunsgrēka un sprādziena risks. Tādēļ atklātas liesmas izmantošana uzņēmuma teritorijā ir aizliegta. Bīstamās zonas ir marķētas ar drošības zīmēm. Ievērojiet norādes un nepārkāpiet ierobežojumus. Uzņēmums ievēro visas nepieciešamās prasības, lai samazinātu risku un tā iespējamās sekas. Ugunsgrēka trauksme un evakuācija.
Uzņēmuma telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Izdzirdot trauksmes signālu, nekavējoties evakuējieties uz drošo pulcēšanās vietu, sekojot evakuācijas zīmēm. Ja redzat ugunsgrēku vai dūmus, bet trauksmes signāls neskan, aktivizējiet trauksmi un evakuējieties pa tuvāko izeju uz drošu pulcēšanās vietu. Telpās atgriezties drīkst tikai pēc atbildīgo personu norādījumu. Lai iepazītos ar ēkas plānu un tuvākajiem evakuācijas ceļiem, izmantojiet evakuācijas plānus, kas izvietoti gaiteņos. Ugunsdzēsības līdzekļi. Ēkās un teritorijā ir pieejami ugunsdzēsības aparāti. Vietās, kur strādā ar viegli uzliesmojušiem šķidrumiem, ir pieejami arī ugunsdzēsības pārklāji. Uzņēmuma teritorijā ir izbūvēti ugunsdzēsības hidranti. Tie paredzēti ugunsdzēsības dienestam. Ja neesat pārliecināts par spēju droši izmantot ugunsdzēsības līdzekļus, nekavējoties aktivizējiet trauksmi un evakuējieties. Ja jūtaties slikti vai esat guvis traumu, nekavējoties informējiet par vizīti atbildīgo personu. Uzņēmuma teritorijā ir izvietots pirmās palīdzības aptieciņas, kā arī pieejams medpunkts, kur iespējams saņemt medicīnisko palīdzību un sākotnējo veselības stāvokļa novērtējumu. Mēs rūpējamies par vidi, produktu kvalitāti un darbinieku drošību, tāpēc vēlamies, lai visi viesi ievēro noteiktās drošības prasības. Taupīsim resursus, izslēgsim gaismu, izejot no telpas, šķirosim atkritumus un būsim atbildīgi par savu rīcību.